Tev Ok. nebūs kaut kāda intro dziesma? Es varu. Kas tev mīļākā dziesma? Aiziet. Jā, tā, tu. Bet jā, forši, ka piekritīji šai sarunai. Nu, ko par tevi var pateikt? Es tevi jau pazīstu nu, jau kādu laiciņu. Man bija tas gods ar tevi kopā arī padarboties. Nu, jā, nu, tu esi viens varen jaudīgs pārdevējs un arī varen jaudīgs vadītājs. Tev sanāk cilvēkus gan iedvesmot, gan motivēt, gan pieņemt darbā, gan arī, ja nepieciešams, atlaist ja visu. Diemžēl. Nu jā, nu sanāk tā laikam var teikt, ka tu esi tas cilvēks, kurš stāvēs visiem tiem, kas varbūt ir satikuši lielveikalos no indekso aktīvos pārdevējs, kas mēģina pastāstīt vairāk par pensiju iespējām Latvijā jā, nu, jā, es aizēju uz lielveikalu, un tur vienmēr ir kāds no indeksa. Nu, tas ir mans tāds. Jā. Jā, Tas sanāk, nu, aiz visa tā esi tu, kas to visu organizē un savēl kopā. Un pareizi, ne? jā, nu, es plānoju, kur cilvēks strādās, kas tie par cilvēkiem. Un, jā, palielam tas viss, kas notiek lielveikalos un ir indekso, jā, to tad es organizēju darbu viņiem. Jā, Mhm. tas tāds, ko es Jā, jā, daru. ok. Tad, mm, ja varbūt var tā kā palūgt tev padalīties, kāds tavs stāsts īsti? Kā vispār tu nokļuvi līdz tam, ko tu dari? Jo es saprotu, tev arī bija tā diezgan strauja izaugsmē, nu, kompānijā, ar ko tu vispār sāki un kur tu nokļuvi, nu, par augstu līmeņu vadītāju, vai ne? Un varbūt, jā, ko tu vispār pirms tam darīji, vai tu kaut ko studēji, mācījies, vai tu arī gāji? Nu, tā kā, jā, tas būtu interesanti dzirdēt. Lūdzu, padalīties. Jā, nu, pabeidzu vidusskolu Ogresvalsts ģimnāzijā. Tad gāju uz RTU, jo nu, kaut ko mācīties vajadzēja. RTU riktīgi forši, skatījos programmas, visu studiju. Un bija tāds, man 12. klasē bija mašīnas, tad, mašīnas, forši, jā, man patīk braukt ar mašīnām, un, autosaloni, riktīgi forši. Un tad es pieteicos uz studiju programmu automobīļu transports. Un tad, kad iegāju iekšā, man bija tāds šoks, tas ir tas, ko auto inženieri dara. Bet, jā, es pabeidzu, jā, absolvēju, prasīja savu laiku un nervus, negāja viegli. Jā, esmu autotransporta, tad man ir augstākā izglītība autotransportā ar autotransporta inženiera kvalifikāciju. Jā, esmu inženieris pēc kvalifikācijas. Wow! Un, bija tā, ka es ļoti pirmos gadus ļoti aktīvi strādāju, nu, jā, beigās arī strādāju un vadīju pašpārvaldi universitātē. Tas vispār bija viens no galvenajiem motivatoriem, kāpēc es par paliku tajās studijās. Tad es sāku strādāt, nu, tāds pirmais īstais lielais darbs, kas nebija prakse, bija Riepu centrā, kur es nostrādāju gandrīz 2 gadus. Un tad pienāca tas brīdis, ja, kad studijas ir finiša taisnē, ja, Riepas, nu, arī esmu apguvis, ja, vai kaut kur strādāt. Protams, sākumā domāju, nozarē, kaut kur pārdošanā, ja tur runāju par autosaloniem. Tāds sapnīts bija, bet tad, kad strādāju Riepās un sastrādājos ar autosaloniem, bija tāda, nu, gaļas mašīnas sajūta, ja, ka tur viss tā kā viss par riņķi, 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 un tur nav kaut kas tāds wow, vai ne? Un tad es tiku uz. Gandrīz tiku vienā kompānijā, kas nodarbojās ar telemātiku, nu, kas izsako mašīnas, ja, lai kompānija zinātu, kas ko kā. Bet man bija 70% iespējamība, ka es tur tieku. Un jā, 30% uzvarēju. Es tur netiku. Nebija paredzēts budžetā vēl vienai vakancei nauda. Nu, lūk, un tad man bija tā, ka skola pabeigta. Jā, es vēl pabeidzu, kamēr aizstāvēju darbu, attālināts, vēl ar Covid bija saslims. Super. Jā, skola beigusies, darba nav, un tāds, wow, kas notiek? Jā. Un tad es sāku meklēt darbu. Man bija dienas rutīna tāda, ja paskatos CVLV, aizsūtu kaut kādas vakances un vienkārši atpūšos mājās. Un, bija tā, ka nu, jau sāka tas bezdarbnieks jau spiest nedaudz spiedienu, ja, un es sapratu, pats. Draugi nav labi. Un man visu laiku tajā CV visu laiku stāvēja tā viena vakance, kuras tā kā gribēju, bet nu, nē. Un beigās nekas cits neatlika, kā jā, es apstājos indekso sludinājumu, pārdošanas speciālists. Un man draugs, nu, klases biedrs agrāk tur strādāja, un es viņam tā ceturtdien zvanu, klausies, man vajag darbu, man vajag to tā kā indekso, jā, un tā, viņš tāds, nu labi. Tad man piekdien no rīta bija telefona intervija.
Un tad es pirms tam aizsūtīju CV, un pirmdien es jau biju apmācībās. Ja? Jā, Tik kas tā ātri. pēdējais brīdis. Un, tagad es varu teikt, ka ļoti labi, ka mani darbā nepaņēma citur. Es tur biju visu kaut kur pieteicies, un es sapratu ļoti labi. Un beigās, jā, šis man ir labākais darbs, labākā darba vieta pasaulē, kas man ir bijusi. Un tā, Mhm. tas tāds mans stāsts, kā es nokļuvu. Jā. Un tas sanāk, tu nokļūsi tur tādā aktīvajā pārdošanā, tu tieši sanāk biji, nu, uzreiz gāja nu, tā kā lielveikals pats pārdot, jā? Tā kā. Jā, man bija tā, ka man tā kā arī intervijā prasīja, klausies, tu tā kā gribi lielveikalos vai pa telefonu zvanīt. Un tad, kad es biju Riepās, es zvanīju tur autosaloniem, servisiem, hei, klausās, mums tur viss forši. Un man bija paranoja no tiem zvaniem. Jā. Nu, es tāds, tur būs kārtējs šitais te atraidījums un Mhm. tas viss, un es tāds, zvanīt, jā. Un tad es tāds, nu labi, izaicināšu sevi, došos uz lielveikaliem, jā. Un tā tas arī, nu. Uh, Kā saka, ļoti liela nepatika pret telefonu. Tev aizved daudz izaicinošākā vidē, kur tev ir aci pret aci, ir pilns ar svešiniekiem. Lielveikalā tev vienkārši jāuzrunā katrs garām gājējs. Ja, kas varbūt daudziem tieši varētu būt otrādāk. O, sēžu mājās, man ir Es tieši, autiņas, es tur jā, jā, jūtos komfortiņā, var tur nezinu. Trenūzenēs sēdēt, jā. Nē, tā es labāk esmu hops tur ārā. es tieši tā domāju, cilvēki no malas, kas varbūt nav tik ļoti saistīti ar pārdošanu, domā, ka, tā kā, come on, nu, paņem telefonu, zvani. Tā tev jāiet cilvēkiem, nu, kaut kāds tas acu kontakts gan jau jāatcer, tur aiz rokas jāvāk, vai tur vēl neskā, nu, Es jāapstādina naktī. viņi steidzīgi, vai ne? Jā, Wow. jā. Un tev tā diezgan tā viegli jau startā, tas viss tā padevās, ja tā kaut kā dabiski, vai, nu, tur bija apmācības vai labās apakšā, vai tā kā, kas, nu, tā kā, kas īsti bija tavs tas. Jā, nu viens apmācības noteikti 100%, nu, labi, teiksim, 90% bija apmācības, jo, nu, kurš sev var nosaukt par pensiju ekspertu, ja, kas nav, kā saka, speciāli mācījies un to Jā. skolā, nu, kā profesija to nemāca, ja, tas ir varbūt finanšu viens no novirzieniem, ja, Mhm. kur tur specifiski kaut kas jādara. Nu, jā, nu, kā saka, tev iedod tās visas zināšanas, un tad tev iemāc arī pārdot, ja, tā kā, nu, ejam cauri skriptam, jā, jo skripts ir, kā saka, visur nepieciešams, un tā ir viena no pamatlietām, jo, ja tu nezini, ko teikt, kā tu vari labi vadīt sarunu, kā tu arī, tā teikt, neiekaļot no galvas, kā tu vari pateikt korekti kaut kādas lietas, ka tev arī kaut ko specifisku pajautā un tas. Un, jā, bija apmācības jau kaut kāda, nu, viņas bija gan ilgas, jau pēdējās dienās tas laidiet man uz tiem veikaliem, esmu gatavs, un bija pirmās maiņas, un jā, nu, tagad, tūlīt man jau 3 gadi kompānijā, man liekas, reti kurš viens vai divi cilvēki ir pārspējuši manas pirmās maiņas. Wow. Jā, Wow. kad, Tātad tu nu, esi jau no atstājis pirmās. tādu robu, jā, visā Jā, nē, nu, apspiedumu. es joprojām arī turu vienu rekordu, kas ir tāds vislielākais pirmais pilnais mēnesis. Jā, tad tie bija 200 pāri klienti veikalos, jā, vienā mēnesī, kas tagad arī, ja nemaldos, tikai viens vai divi cilvēki ir pārspējuši par šiem visiem gadiem. Man tas bija pirmais mēnesis, tā kā pie tā es pieturos, jā, agrāk tas 2 gadus bija vispār uzņēmums. Ah, nē, mans klases biedrs, viņš, viņš tur tā kā to rekordu, bet mums nesen tieši viņu pārspēja. Bet jā, tāds pirmais pilnais, jā, tas ir manējais. Jā, un tad es arī vienmēr apmācībās saku, nu, tā kā jūs dabūs pārspēsiet mani, jā, es jūs aizvedīšu foršās vakariņās. Jā. Un tā. Un jā, tas bija nu, no sākuma, jā, jo nu, viens, nezinu, vat tā iepriekš arī vidusskolā visādi pulciņi, tur teātris, publiskās runas, arī agrāk dejoju ilgi, un tas arī tev iedeva kaut kādu pārliecību, un ka tu arī esi veikalā uz skatuves, jā, tu, nu, principā, un tu Mhm. esi, jā, spotlightā, un Mhm. Tad jā. tas bija tas, kas tev iedeva to fast start, jā, ka tu Jā, varētu. zini, kā es arī esmu ekstraverts, jā, un tad No, man tas tā jā. kā ir tā. Tu esi ļoti ekstraverts. Jā, un tas arī tāds, nu, ka to sākumā jau vari. Protams, es ļoti cienu un ļoti priecājos par introvertiem cilvēkiem, kas ar laiku izaug līdz tam, ka tas ir, nu, tiešām tik skaisti redzēt, ka cilvēks, kas ir
introverts, ka viņš patērē ļoti daudz enerģijas, bet viņam sanāk, un tas sanāk labi. Un ļoti liela cieņa pret introvertiem cilvēkiem, kas ir strādājuši ar sevi, lai cilvēki teiktu, no malas, kā tu vari būt Mhm, introverts? Jā? mhm, Un, mhm, kā tu vari, jā, pareizi pateikt. Un tā kā mhm. jā. Un tad sanāk, jā, tu sāki tā, un tad vienā brīdī tev vienkārši piedāvāja, hei, nāc vadīt tad, visu departamentu, vai tā kā tu pats vienkārši pateici, visu reči, tagad es vadīšu departamentu, vai kā? Tā tas nenotiek, jo toreizējais cilvēks, kas bija tad tīmlīdz un tagad ir pārdošanas vadītājs, ja, nu man, kur jau kopā strādājam gandrīz 3 gadu, un man vēl tik daudz lietas, ko no viņa mācīties. Bet, nu vienkārši Bija sakrita apstākļi. apstākļu kaut kādas sakritības, un Jā, tev nācās sakrita apstākļi. paņemt amatu, ja? Jā, nu, nebija arī tik viegli, jo nu, jā, vajadzēja komandas vadītāju, meklēja no iekšienes. Jā, un vienkārši nu, mēs bijām 3 cilvēki, kas uz to konkurēja. Tur nopietnas konkurss bija ar intervijām, motivācijas vēstulēm, nākotnes Nopietni. redzējumiem, visu. Tā kā nu, nebija viegli un satraukums bija nenormāls. Un, nu, tā kā bija tā pārliecība, nu, nevar nesiet, jā, būs, jā, bet tomēr tāds, nu, don't jinx it. Jā. Es Mhm, nezinu, vai cik es te varu anglicismus lietot. Jā. Bet, un tā. mhm, Un, jā, tā, kad uzzvanīja, pateica, es biju tieši veikalā, starp citu. Saticis vienu citu klases biedru, un es tāds, čau, čau, jā, tā, pagaidi man zvana, baigs svarīgs zvans, tā klausos, un pasaku, nu, un tagad jau man pilnīgi tā kā nāk mhm, atpakaļ. mhm, Šis tas mhm. nenormālais prieks, ka, nu, tu esi kaut ko uzvarējis, kaut Jā, kāda jā, cīņa ir jā. izcīnīta. Un tā. Wow, ok. Un tad sanāk tā, ka tavos pienākumos tad ir jā, nu, vadīt visu šo te departamentu, jā, aktīvo Mhm. pārdošanu lielveikalos. Tad arī visas intervijas, atlases, atlaišanas, apmācības, viss ir tā kā. Jā. Un, jā, un tad vēl sanāk, ka tu vēl šeit arī pats arī ej un pats to dari. Jā, šeit tad arī manā veikalā var satikt. Tagad retāk, jā, jo ir ļoti daudz administratīvās lietas, Mhm. un arī komandai ir jāvelta laiks. Jā, komanda ir gana liela, jā, ar katru regulāri jātiekās, ir kopīgās sapulces, individuālās. Arī, kad ir apmācības, tad arī nu, nekas cits tev nav tajā nedēļā, kā veltīt enerģiju viņiem. Un, kad, nu, tā kā tas varbūt kontaktstundas nav tik daudz, bet reāli tik daudz enerģijas aiziet, ka tev Mhm. no viss. Mhm. Mhm. Jā, jā, protams. Ok, ok. Labi, nu ko lai vēl paprasa? Nu, tomēr tu esi daudz piedalījies atlasē, ja, cilvēku. Kā ir? Nu, ja, piemēram, cilvēks atnāk pie tevis uz interviju, tad tā, nu, plus-mínus jau ļoti ātri var pateikt, šim sanāks vai nesanāks pārdošana. Vai tā kā, kas tavuprāt ir tie tavi tie ček, ko tu skaties, kad tu saproti, jā, šitam tā kā varētu aiziet, vai ne? Vai tas ir tieši tā, ka tu nekad nevari zināt, kuram varētu aiziet? Vai tā kā, kas tā tava pieredze atlasēs? Jā, manuprāt, ir ļoti viegli pateikt, ka tiešām nebūs. Nu, tā ir tik sarkanie tie karogi, bet Mhm. tu nekad Kas ir tie nevari sarkanie pateikt. karogi? Nu, tā Jā, kā, nu, es saprotu, viņi viens, ir daudz dažādi, bet nu, dažus iedot, tā kā, piemēram, nu, tur atnāk, tur, nu, viens tā ir, kā. ka, nu, ka tu zini, kā esi sazvanījies. Jā. Es ļoti daudz tā kā ņemu uz klātienē, jo tieši man klātienē vajag redzēt to cilvēku. Viens ir, nu, jā, personīgā higiēna, kā tu esi saģērbies. Jā, nu, tāda pamata, it kā pašsaprotama lieta, bet nu, nevienmēr. Mhm. Tālāk arī, cik nu, mūsu darbā, jā, cik pļāpīgs tu esi. Jā, vai tu vari aizpļāpāties, vai vispārējais. Tālāk ir, cik tev ir pašsaprotama. Bet ko domā ar to plāpīgumu, ka tieši, lai viņš tā kā mazāk aizplāpājas un ir vairāk tā kā struktūrā? Šī vairāk, tā kā vairāk nekā mazāk, jo, zinām, man tajā intervijā nav tik daudz jautājumu, jā. Un es arī vienmēr pēc laika skatos, cik mums viņa ir ilgi, jā. Un ir tā, ka, jā, nu, ja tu daudz nerunā, tad, nu, tev vajag, ir arī tajā, nezinu, pārdošanas procesā, ir tie awkward brīži, jā, kad tev ir cilvēks ar telefonu, viņam kaut kas jāspiež, un tu pat nevari kaut kādu čičatiņu Kaut ko uztaisīt. ir jārunā. Tātad, Jā, kaut ko pasaka, kaut ko jā. es laikam ir jārunā. Tad ir Jā, jābūt. pasties, jā, šodien sniegs, klausies, ziemas zābaki jau ir, vai, nu, pilnīgi Jā, jā, jā. kaut ko, Ok. bet jā. Um, Tālāk, jā, par to, cik viņš arī emocijas, tā kā, cik viņš ir emocionāls, jā, jo viens, nu, ja tu esi tāds nu, noslēgts un viss, un tā kā tāds stāv tāds, nu, stīvs, jā,
Uh, nu, nav. Jo, zin, kā tur saka, ja mēs jau nepārdodam labu produktu, mēs pārdodam labas emocijas. Ja? Un arī cilvēkiem, kad paprasti, tur jau klausies, jā, tu tur pirms gadiem pieraksties indekso, kas ir tas, kas tev vispār uzrunāja. Ja? Un viņi tā, kāds tur pasaka, o, mazākās komisijas, tur vēl kaut ko, bet pārsvarā, ja nesen tu cilvēkiem paprasti, kāpēc, man vienkārši patika konsultants. Ja? Nedaudz bēdīgi, jo vispār šiem visiem jautājumiem jābūt diezgan racionāliem, un mums ir ļoti daudz racionālu pamatojumu, kāpēc vispār to darīt. Ja? Bet cilvēkam acīm redzot, pietiek ar foršu sarunu. Ja? Mhm. Jā, jā. Un Um, te mēs pieskārāmies tam par to pārdevēja īstenībā tomēr vērtību tajā, ka, ja ir, pieņemsim, kaut kāda vairāk pakalpojumu tur sniedzēja, vai ne, un viņiem ir pilnīgi vienāds produkts, teiksim, pilnīgi vienāda jā, cena, vai ne, un tā jā, atšķirība ir, kur, nu, tie pārdevējā, un tad, nu, ar kuru tu gribi pakomunicēt, un ar kuru nē, nu, cilvēku. jā. Jā. Bet, ok, sorry, nedaudz tāds iestarpinājums. Nē, nu jā, nu tie ir sarkanie karogi. Ja? Un Jā. tālāk, ja? Vai viņš būs labs, to es varu pateikt tikai pēdējā apmācību dienā. Jo es arī neesmu ar viņiem visu laiku, es esmu tikai uz pārdošanas procesu. Un sākumā vairumam ir stress. Vairums nav izpildījis mājas darbu, nav visu iemācījušies no galvas. Ja, un es arī neiemācījos, ja atzīstos. Un viss tā, bet tas, kas man viens no svarīgākajām lietām ir tas, cik tu esi daudz gatavojies starp pirmo un otro dienu. Vispār otro un trešo. Jo es redzu, kāds tu biji, nu, labi, ņemsim, ceturtdienā, ja, satraucies, tur neko nezinu. Nu, gadās, viss kārtībā, ja, un es neteikšu, hei, viss tu nebija tur vienā dienā gatavs, ja iemācies 4 lapas un iegūsi nenormālu pārliecību, un ka tev, nezinu, topošais tiešais vadītājs, nu, klausās, nu, kā tu tur runā, ja, nu, pēc tā, nu, es noteikti netiktu tālāk, ja, jo es arī, nu, satraucos pirms lietām. Bet tas progress starp ceturtdienu un piekdienu ir visnozīmīgākais. Un es redzu, ka viens tu esi ieguldījis laiku, darbu, tu arī, kā saka, uztver šo nopietni. Ja? Jo, nu, reti, vispār tā, ja es cilvēkam pajautāju, hei, tu vispār gribētu darīt tādu darbu, ja? Reti, kurš vispār piekristu kaut ko tādu, tādai avantūrai. Bet arī, ka tu tam reāli gatavojies, mācies, tev tas ir nopietni, un tu saproti to potenciālu, ko tu vari arī sasniegt šajā kompānijā. Nu, vot tas ir tas, ja, ka tev acis deg, ka tu neesi gulējis. Ja, tev, piemēram, arī bieži vien ir tā, klausies, man tur vēl vecais darbs, ja tur pēdējais mēnesis jānostrādā, vai man tur bija lekcijas, vai man tur ir treniņi. Ja, tas viss, bet nu, es, kā bija tā, es mācījos, ja, negulēju, nevarēju aizmigt, ja, piecēlos 2 naktī, noskaitīju vienreiz pantiņu, ok, jāiegulē, un tā. Mhm. Un tad es tā kā skatos uz to, jo viņš var, kā saka, nezinu, būt introverts, ekstraverts. Cilvēki arī ir dažādi. Dažiem ir riebjās ekstraverti cilvēki, ja, ka viņi tur tā, skaļi tur kaut ko bļaustās, tu tik daudz enerģiju no manis prasa, es negribu ar tevi runāt. Ja. Un tā komandā ir jābūt dažādiem šiem te pārdevējiem, un katram ir sava pieeja. Un vismaz mums šobrīd arī skatos komandā, ka ir vairāk tie ekstraverti, kas ar ļoti daudz enerģiju paņem, un tie introverti, kas var pieklājīgi sveicināt, vai drīkst palūgt jūsu laiku 2 minūtēm, un tad aiziet tas viss. Tāpēc, jā, es dodu cilvēkiem laiku, ja, un nu, es uzticos procesam, un arī viņiem arī ir skaidri spēles noteikumi. Ja, ja tu nesasniedz mērķi, nu, viņš pats to saprot un iedomājies to. To sāpju, ja, ka tev, zinām, ja parasti kolēģi sākumā strādā kopā, ja, ka tam kolēģim riktīgi sajiet, un tev nesaiet. Ja, un tu tā kā nesaproti vai negribi saprast, kas tev nestrādā. Ja, protams, es strādāju, es dodu cilvēkiem laiku, bet, ja nav, tad nav. Jā, šis darbs nav domāts visiem. Jā, lai arī cik forši krūti mēs esam, tomēr Mhm. visi nē. Un tas ir ok, vai ne? Nu, un arī tas Jā, tomēr ir ok, ka kāds pamēģina, un viņam nesanāk, jo nu, man jau tā sajūta, ka viss jau var iemācīties, bet visu var iemācīties, ja tu to tiešām vēlies. Jā, nu, tā jā. kā Bet, jā, cilvēki. bet arī, jā, bet ir jābūt kaut kādam tam cilvēka profilam. Jā, tā, nu, es nezinu, zinu, kā arī tas, ko es arī saviem pārdevējiem saku, nu, hei, kad tu esi iegājis iekšā veikalā, nu, viss tev vispārējais, tu paliec ārā. Ja? Tā teikt, tās visas tavas problēmas. Un, ja tu ņem viņas līdzi, ja, tad tas tieši traucē tev tam fokusam. Ja? Jo
lai pārdevējs pārdotu labi, viņam pašam ir jājūtas labi un viņam visam jābūt ok dzīvē. Un, tas arī ir tā emocionālā noturība, jo viens tev jājūtas labi, un, protams, tev iekšā tajā veikalā nāks. Šādi tad sanāk, ja kāds, kas tur vairāk kaut ko pasaka, vai tiešām sagrozīt tevi, jā, un jautājums, cik tu ātri to var tikt galā, jā, jo, viss kaut kas ir dzirdēts, arī man ir bijis, jā, bet es tā cenšos to ļoti racionalizēt. Jā, un tā kā, man tāds, labi, ko tu man izdarīsi. Un tā. Man tāds lūgums mums jāuzliek ātrs timeouts, man laikam kurjers piebrauc, es toņās būšu atpakaļ, ok? Ok, dubls divi. Tā dubls divi pagaidi, Matijas kārto ir labi. Jā. Ir labi. Ir mati, ir labi. Ir mati, ir Ja ir labi. Jā, mati, tad ir labi. jā nu, Ok, ok. ok, ok. Nu jā, labs brīdis pārslēgt citu nedaudz virzienu tēmu. Um, Ko man gribētos nedaudz vairāk parunāt, tas virziens. Es zinu, bet tā kā bez tā, ka tu esi pārdošanas vadītājs, tu arī esi ļoti aktīvs studentu korporācijā ar daudz atbildībām, un tu esi arī zemesardzē, un tu arī aktīvi sporto, un tev ir ko darīt. Nu, tev ir pilns tas grafiks, un tā kā Jā. tas pirmais jautājums ir, kā tu tā kā, vispār to visu vari tā samanģēt? Ja? Tas ir viens, un otrs. Jā, man liekas, pēc tam korporāciju dzīvi tu varētu nedaudz ieskicēt. Tu laikam, šodien tieši minēji, ka tu tikko biji uz LU stāstīt par korporācijām. Tad varbūt nedaudz, tev jau bija labs treniņš to arī pastāstīt man arī. Jā. Labi, sākumā par mani ziņā tie, kas zina, zina, ja. Bet es esmu prezidija konventa seniors šobrīd, un arī seniors savā korporācijā. Mana korporācija ir Fraternitas Letika. Tie, kas zina, Tātad, zina, ja. tātad tas, ko es dzirdēju, tāds tā kā tu esi tā kā direktors, ja teiksim tā, ir tā kā amats, ja tev tur kaut ko Es vajag vadīt, organizēt, ja? Direktors tas var būt skolā, bet es esmu tā kā prezidents, ja tā var O, teikt. Ja tas mēs ir tā kā vēl saprotam, tā labāk. valsts mērogā, ja, jo ir prezidents un arī vēl ir ministru prezidents, ja, tā kā, kas varbūt ir iekšēji vairāk, bet tā kā tā reprezentatīvā persona, kas tā kā vada, jā, tā kā vairāk, tad, ja mēs tā skatāmies, Ok, jā. ok. Un tad sanāk, tu minēji to savu korporācijas nosaukumu. Mhm. Varbūt var pastāstīt cilvēkiem no malas, kas īsti nezina, kas tā korporācija ir, kas tā Mhm. korporācija īsti, tā kā, kas tā studentu korporācija īsti ir, un sanāk, cik daudz tādas ir, un vai jūs esat kaut kā vienotas, un tā kā, kas īsti ir tas, tā doma visam apakšā. Jā? Nu, kaut kā tā super simple, kaut kā tā kā Ok. vienkārši. Jā, tās ir akadēmiskās mūža organizācijas, kurā vienojās Latvijas pilsoņi, kas vispār Latvijas pilsoņu patrioti, ja, kas ir gūst vai ieguvuši augstāko izglītību. Ja. Šīs akadēmiskās mūža organizācijas puišiem ir 23, meitenēm ir 13. Un, kur vēl tāds, jā, piemēram, mūsu korporācijai tikko nosvinējām 122 gadu jubileju. Jā, Wow. jā. Un, jā, tas tā kā aizsācies jau tālu, tālu agrāk. Un pirmās Latvijas laikā bija tas arī tieši uzplaukums, jā, kad bez maz vai vairums no studentiem, kas studēja Latvijā, viņi bija studentu korporāciju biedri. Ja, un tad bija okupācijas gadi, ja, daudzi migrēja uz ārzemēm, bija šīs ārzemju kopas. Un tad arī ap 80. gadu beigām, 90. tad korporācijas atjaunojās šeit, pat Latvijā. Un tad jā, dzīvojam šeit, un šiem gadiem daudz kas ir, esam auguši. Ja, vai ir tas, varbūt tas. Kā latviešu pateikt, tas briedums, kāds varbūt bija pirmās Latvijas laikā. Nē, vēl daudz ir priekšā, bet tas ir tas. Mana misija, ja, ko es sev esmu pateicis, ja, ir veidot šo te sociālo, tad ne sociālo, bet sabiedrībai tā kā atbalstu un tādā ziņā, lai ir tā kaut kāda veida ietekme, ja, un kad mēs varam darīt labas lietas, vairot patriotismu, palīdzēt studentiem jā, tas Un tāds. tas sanāk, tas nav tikai veču padarīšana, ir arī studenti. Nē, ir arī meiteņu Ir kaut padarīšana. kādi Ja. pusēji kopā, jā, ir kaut kādi, vai. Jā, 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 jā. Ir. Jā, tad ir meiteņu studentu un studentu korporācijas, kopīgi notiek pasākumi, kopīgi arī notiek šīs te, nezinu, nodarbības, jā, tur, piemēram, mācāmies dejot, jā, tad loģiski vajag meitenes. Jā. Un tādā veidā, jā,
draudzējamies, turamies kopā un vairojam savu pulku, jo es domāju, nu, tas ir tāpat mazliet ar zemesardzi, ja, kad jebkuram latvietim nu, jāaiziet vismaz uz rezervistiem. Un arī, ja tu studē, tu jūties, piemēram, arī tu dzīvo kaut kur reģionos, atbrauc uz Rīgu studēt, ja jūties viens, tev ir tikai tavi kursa biedri, ja, un tev nav varbūt tā kopības sajūta, ja, tad tev kā jaunam studentam šī ir lieliski iespēja, lai integrētos Rīgā, atrastu jaunu cilvēku loku, un viņi tev reāli palīdz Mhm, tā kā mhm. Tātad, ir forši. pieņemsim, ja es sapratu pareizi, tad, nu jā, sanāk tā, ka tā ir studentu organizācija, un tad sanāk, es varu iestāties tikai tad, ja es tā kā studēju, jā, vai es esmu Tā, students. kurā ir tā, ka dažiem ir tikai studenti, citām ir studenti un absolventi. Jā, bet jebkurā gadījumā tev ir jābūt šai sasaistē ar augstāko Mhm, izglītību. Jā. mhm, Tā kā ok. mums, piemēram, jā, ir gan studenti, gan arī absolventi. Jā, mums, kur, pēdējais jaunākais biedrs, pēdējais vecākais jaunais biedrs bija 37 gadu vecumā. Jā, Hmm, tā kā, ok. jā, un pats vecākais, cik man zināms, viņš 50 vai 60 gados tika uzņemts. Ok, Jā. ok. Tātad visi večuki un vecenītes, kuriem ir kaut kur kāds grāts, jā, Jā. tad tas papīrs tomēr var kaut kur noderēt, jā. Tieši tā, tieši tā. Jā. Ok, ok. Labi, un pieņemsim, ja kāds tā kā varbūt nekad neko nav dzirdējis par šo vai kaut kā tā, jā, un tagad domā, no kāda tā kā ieguvuma man no tā, jā. Tātad es dzirdu, ir kaut kāds tā kā networkings, jā, tā kā, nu, cilvēki, jā, pazīšanās, jā, tas vienmēr noder. Kas vēl? Nu, tā kā, Jā, varbūt. manuprāt, tas jā, ne tikai networkings, un varbūt, nezinu, tavai mērķa auditorijai, ja, networkings, tur varēs savu biznesu paplašināt vispār. Jā, bet tas galīgi nav primārais. Primāri ir šīs tuvās draudzības, ka tu atrodi sev draugus, kuriem tu vari uzticēties, jo ir tie pamatprincipi, pēc kā mēs vispār varam šos gadu simteņus dzīvot, jā, un viena no tām ir godaprāts, jā, kad nu, tu burtiski nedrīkst melot. Jā. Tas ir tāds, un ka tev visu laiku arī nāk jauni cilvēki. Jauni cilvēki dzīvē, ja, jo padomājam, re, kur mums ir skola, mūsu klases biedri, ja, kad pēdējo reizi ar viņiem salidojumā satikāmies, ja, tālāk ir universitātes biedri, ja, ar kuriem kopā cīnījāmies, cik daudz viņi ir palikuši mūsu lokā, ja, ir mūsu kolēģi, ja, pamainam kompāniju darbā, nu, kompāniju, kur man visi mīļie kolēģiši, ja. Kaut kad mēs tur saskrienamies, ja, un tā, bet šeit tu zini, ka tev būs tie cilvēki kopā, un nu, hei, kāds varbūt mazāk aktīvs, vairāk aktīvs, bet tev vienmēr būs arī jauni cilvēki. Un vēl tas, ko gribēju pieminēt, jā, personīgi arī tāda izaugsme, jo viens tev arī vajag, piemēram, uzstāties publikas priekšā, vai gan ar dāmām mācīt uzvesties, gan pie galda mācīt uzvesties, un tu iemācies tādas manieres, jā, kā būt priekšzīmīgam sabiedrības loceklim. Tā tos sauktu. Ja, un, protams, arī tu vari arī sevi profesionāli izpaust. Ja, ja piemēram, nu, katrai korporācijai ja, vairāk vai mazāk ir sava ēka, un nu, mums jā, ir daudz būvinženieri, ja, un viņi paši iesaistās šajā mājas atjaunošanas procesā, nu, piemēram. Ja, Mhm. un daudz ko tu vari pats realizēt. Un, nu, ir forši, ka tev jā, tas tīkls un nu, un arī pašā sākumā man liekas, jā, kā saka, tajā sākuma periodā, tu arī nu, daudz iemācies izdarīt lietas līdz galam, iemācies saprast, ka, hei, vajag dažreiz arī kaut ko izdarīt, kad tev nu, negribās kaut ko darīt, un pēc tam, kad tu cieni tos cilvēkus, kas dara kaut ko tādu, ko, jā, tu vari izdarīt, bet tev varbūt tik ļoti negribas, vai tas nav tas pienākums. Un arī caur šejienu, jā, jau vadot organizāciju ilgāk, man tas ir tāds, nu, es joprojām mācos vadīt, jā, es nezinu, tā kā man sanāk labi, slikti, es nezinu, bet es vadu, un es arī dažreiz tāds, bez mazā uzšāju sev par roku, nē, tu to nedarīsi, tu iedod kādam citam, jo tu mācies vadīt, un citi mācās darīt. Un beigās, protams, bieži vien sanāk, ka tu vadi un dari, ja? Bet jā, tas ir arī tas, ko es mācos, un ko katrs var mācīties, un atrast kaut ko sev tuvu. Ja? Nezinu, kaut vai, piemēram, mans uzdevums korporācijā ir atrast sievu. Nu, piemēram, ja? Ko Tāda atrast? sievu.
vai vīru. Jā. Zini, kā kopīgas idejas, kopīga pasākuma ir kaut kāda, nezinu, tas burbulis, kur satiek jaunus cilvēkus, jā, un, nu, piemēram, jā, nu tā. Tā kā, tāpēc ir forši, nu, tās ir slēgtas organizācijas, jā. Tomēr reizi semestrī vai reizi gadā tās var savas durvis uz viesu vakariem, un tu vienkārši vari atnākt iekšā un paskatīties, kā tas notiek, kā tas ir, ko viņi, kā mēs paši stāstam par sevi. Un tu vari uzdot savus jautājumus un saprast, hei, vai šis tiešām ir man, ja, vai es varu tam veltīt laiku, vai tā man būs prioritāte, vai un ar kādu mērķi es nāku uz šejienes. Mhm, Un, protams, nu, jo jaunāks tu esi, tev tie varbūt argumenti ir vairāk, jā, bet tomēr, ja tu nezinu, paņemšu savu draugu par piemēru, viņam arī bija iepriekš, viņš tur ļoti aktīvi strādāja. Studentu pašpārvaldē ļoti aktīvi, jā, un tu viņam beidzās tā dzīve, beidzās studijas, un viņam bija darbs un mājas, jā, liek piebilst, ka darbs bija no mājām, jā. Un tad, hei, jā, pēkšņi tāds saprot, ko es vakarā vispār darīšu. Jā. Un, protams, jā, draudzene aktīvi ar kaut kur tur kustās apkārt, jā, un tad tāds, nu, iesūņo. Ja? Un, jo vecāki mēs paliekam, jo vieglāk mums arī ir iesūnēt kaut kur. Ja? Nav tā mūsu rutīna, vairs neko negribās, vai ko es tur baigi skriešu, daudzīšos. Ja? Un mēs tā, nu, palaižamies. mhm, mhm. Un kā tas īsti ir? Piemēram, tā kā tu iestājies korporācijā, un tad tur ir kaut Nu, uzņem. kādi tā kā līmeņi, ko tu izēji, un tad tu kaut kā kvalificējies, vai vienkārši iestājies. Un, nu, es zinu, ka ir tie tās saparītas krāsainās, jā, Jā, deķi. Jā, deķi, jā, jā. jā. Jā, nu, jā, nu, kad tevi uzņem, tev ir šis te fukša status, ja, un tu uh, 3 semestrus, 4 vai kā nu sanāk, ja tu esi fuksis, kas ir, nu, tu neesi līdz galam pilntiesīgs biedrs, bet tu esi biedra kandidāts, ja, kur tu apgūsti visu, tu dzīvo, sadzīvē, palīdzi tālāk tu nākamajiem ja, krāsnešiem, ja, palīdzi viņiem un pat tā kā apgūst to visu. Ja tas tāpat kā ja, vadīšana komandas, ja es nebūtu pārdevējs, nu kā es varētu vadīt pārdevēju komandu. Un šeit arī tāds līdzīgs princips, ja, ka tu tā kā iepazīsti, viss tur ir iepazīšanās, ja, un tu, tā kā tevi izaudzina, ja, un tad tālāk, ja, tu iegūsti krāsas, ja, un tad tu jau, ja, esi bez mazliet, ja, tu tā kā absolvējot, ja, tev ir miljonas vietas, kur iet, ko darīt, un būt aktīvākam, mazāk aktīvam, tur ņemt amatus, darīt to, darboties šeit, nezinu, dziedāt korī, piemēram, vai, nu, Mhm. opcijas uzreiz ir dažādas, ja. Mhm. Okay. Tātad, ja kādu uzrunā šīs, tad droši tev rakstīt, jā, paprasīt čau, kad kāds viesu vakars vai kaut kā tā, jā. Jā, jā. Un tā kā arī nav tā, ka jāsteigā, tad atnāc tieši pie manis. Jā, tas ļoti vērtīgais ir tas, ka tu uz viesvakariem vari iet nu, kaut vai uz visām 23. Jā. Mm. Un tu pats saproti, kas tev pašam tīk vislabāk. Jo nu, ir jāsaprot, ka tu korporāciju nevari mainīt. Ja? Līdz ko tu vien izvēlies, ja? Tā tu pie viņas paliec. Un, manuprāt, tu pats arī daudz pārliecinātāks jūties par savu izvēli, jo tu esi bijis vairākās. Ja? Tā kā tas arī, nu, zin kā, kur tev tavi cilvēki, kur tavas nozares cilvēki ir, kur tev, nezinu, lokācija mīļāka, ja? Vai kā. Tā kā nu, arī, nu, tas, kas ir vairāk sajūtas tieši kā tu jūties tajā kompānijā. Mhm. Ok. Wow, tas laiks vienkārši palidoja. Tik ātri. Jā, jā, jā. Tā kā, nu, forši, paldies tev, ka padalījies. Paldies, tev, ka uzaicināji. Es jau skatos tur iepriekšējos, kā tur forši cilvēki. Es tādu, nu, bāc, kāpēc man neprasa? Un tad tu pajautāsi, tas, oh, tiešām. Tā kā, Jā, nu, ja vispār cilvēki paši prasa, jau uztaisam uz Zana kopā, es jau, nopietni. nu, jā, nu, Pirmkārt. tas, kas grib aiziet, zin kā. Jā, Ir reiz nedēļā tur atrodas tā stundiņa kaut kur, jā, tā kā viss kārtībā. jā, Bet jā, jā. nu, forši, tiekamies vēlāk, un lai tev viss izdodas un sanāk viss Paldies, Lūdzu. izdarīt. Jā, paldies. Bija forši. Čau! Tā. Čau.